Labdien! Esmu Inese Ziņģīte. Pie slēdziena es esmu nākus, ka tas viss ir likumsakarīgi. Ja cilvēks grib dzīvot, tad viņš arī domā, kā dzīvot. Ja cilvēks grib eksistēt, tad dzīve aiziet viņam garām. Ar mani bija tāpat. Man bija 20 gadi, kad es vingrojot ar partneri kopā nokritu, salauzu mugurkaulu, un savus 20 gadus es varēju nosvītrot no savas dzīves. Piecelties es nevarēju, es varēju ēst un kustināt roku pirkstus. Tas bija viss. Pavadot slimnīcā vairāk kā pusotru gadu, lasot ļoti daudz grāmatas, visas medicīnas grāmatas, kas toreiz bija pieejamas Stradiņos, manī modās milzīgs spīds. Bet es pēc tām grāmatu lasīšanām nonācu pie viena slēdziena, ka ja cilvēkam ir dzīvas smadzenes un ja viņam ir dzīvas rokas, tad viņš var izdomāt, kā sev palīdzēt un kā sevi piecelt pats. Un es sāku ar kāju pirkstiem, ar roku pirkstiem, piesēju diegus pie kāju pirkstiem, piesēju šņoris pie kājām, vilku viņas klāt, sāku viņas rīvēt, un pēc pāris gadiem manas kājas sāka darboties. Un tad es izlasīju arī daudz grāmatas par maziem zīdainīšiem, un man nāca pilnīga apgaismība. Zīdainis taču arī neko nevar. Ne viņš var apsēsties, ne viņš var tikai ēst, gulēt, kustināt pirkstus. Un tad viņš beidzot sāk velties, tad viņš sāk sēsties un apveļās uz 4 stabiņiem, kājas, rokas. Tas bija tas stimuls. Un tā viņš nostiprina savu mugurkaulu. Un ja tev mugurkauls ir nostiprināts, tad tu vari piecelties. Pēc tam nāca vēl 3 gadi apmēram, kamēr es piecēlos kājās, ar visādām kustībām, ar vingrināšanu. Ķermenim ir vajadzīgs viss tas, kas tiek darīts jūsu sejai. Un kas ir vajadzīgs sejai? Seju mēs no rīta nomazgājam, ar rokām apstrādājam, ar dvieli norīvējam, un kur nu vēl visi kosmētiskie līdzekļi, tad krāsas. Un, lai to dabūtu ķermenim, tad arī ķermenim ir vajadzīgs gaiss, ūdens un asinsrite. Es jums varu parādīt kroņnumuru. Ne es vienīgā to dara. Nezinu, kā tie citi, bet es to daru ar savu vēderu. Un viņš mani vēl tura. Tātad kroņnumurs ir šāds. Lūk, jums asinsrite.